Krišāns Rēlīgs. Vēl 20 sekundes. Metienu pagaidām nav. Krišāns Rēlīgs metiens ir pa vārtos. Jānis Sprugts no vārtu priekšas. Tieši tas, kas arī pietrūka iepriekšējās spēlēs cīņu vārtu priekšā. Un jāspēlē šajā mačā, pirmajā periodā arī šajā mačā un realizēts skaitliskais vairākums. Skatāmies vēlreiz, Jānis Sprugtim 10 iegūtie vārti. Viņš ir otrais spēlētājs mūsu komandā, kurš ir Gusevs, Kučerovs, atkal Guskovam un Guskovs. Izlašana pa Miķels Rēlīgs! Un Staņāks vai Ripa, tur nesanāca tīrs izgājiens. Sergejovs paspēja atgriezties. Arī CSKA komandai, redzam, Guskova aizskrēja, bet Sergejovs tur kritienā patraucēja nedaudz Lucenjovs. Atslaužās, Staņa glāb komandu un arī galviņam neizdevās palīdzēt, bet te var būt prīstams pretuzbrukums. Gusevs, Ripa vārtos. Aizrāvāmies uzbrukumā. Jo tā kā burtiski pret vārtu stāvu būtu atsitusies, nekā tāda nebija. Jā, tur Krišāns Rēlīgs, kamēr griezās, tikmēr jau Gusevs bija tālu priekšā viņam. Starp kājasargiem trāpīja Šolkam, viņi kusto. Un bīstams moments, joprojām bīstams moments. Un nenokā praktiski radās. Neuztvērām Ripu un minūtes viņš nebūtu to ieraudzījis par spēlēšanu. Sergejevs, Holts. Tur Ripa atsista un tā nav vārtos pagaidām, vēl ar vienu nav vārtos. Šeit paveicās Rīgas Dinamo komandai kopējiem spēkiem, nosargājām vārtus, bet pateicoties arī saviem laukuma spēlētājiem, pa visiem kopā nosargāja vārtus, bet vēl 31 sekundes skaidriskajā mazākumā. Redzam, pirmais metiens guļās Ripas ceļā. Miķels Rēlīgs, pēc tam Kristaps Sotnieks. Sprugts, Ripa pārtvērta. Miķels Rēlīgs. Interesants, atņem Ripa Kuļomiens. Un Jānis Sprugts spēlēs par kāju paņēmienu, bet un tur Česlāvi iesaistās ar Jānis Sprugtu. Doma apmaiņā Jānim nevajadzētu kauties, varbūt būtu apusējs noraidījums. Jā, jo tāpēc, ka tur Proņins ļoti rupji nospēlēja pēc tam pret Sprugtu. Un Kristaps Sotnieks aizstāvēja Jānis Sprugtu. Proņinam arī jābūt noraidījumam. Jā, viņam ir 100 nomest, tā tad noraidījums. Būsim arī mazākumā, skatīsimies, kāda būs tiesneša lēmums, skatāmies vēlreiz šo epizodi. Jā, tas ir pārkāpums. Frederiks Vargs iemetienā pret Baģukovu zaudē. Ažiganovs un Buravčikovs tāds aizsarg pāris. Un Ripa vārtos. Ažiganovs. Jaunais aizsargs Ažiganovs realizē skaidrisko vairākumu. Tā viss sirsnīgi apsveic. Katrā ziņā, pirmie gūtie vārti kontinentālajā hokeja līgā. Un tas ir arī viss. Diemžēl šajā svarīgajā mačā Rīgas Dinamo piedzīvo zaudējumu. Maskavas CSKA atkal paceļās uz 7. vietu, mēs nolaižamies uz 8. Un mums tagad priekšā ļoti garš, smags izbraukums, 6 spēles, kas sāksies jau pirmdien ar spēli pret Oļegs Naraku un Hariju Vitoļiņu vadīto Maskavas Dinamo.